Čau! Es sveicināts jaunajā podkāstā Mēdī prātība. Mēdī un prātība, mēdī un prāts kopā veido mēdī pratību. Šodien ar jums kopā es, Elīze. Un es, Emīls. Kā arī mūsu viesis. Viņš ir kungs, kurš ilgu laiku atrodas jau Latvijas mobilā telefona paspārnē, veidojot viņiem saturu. Ir sadarbojies ar Latvijas Hokeja federāciju, kā arī plašāk ir pazīstams kā satura veidotājs. Viņš ir tas, kuram dāmas pienes bārā dzērienu un uzsauc to. Tas ir Hugo, ne tas, kas boss, tas ir Dāvis Hugo. Čau, Dāvi! Čau! Nedaudz pastāst par sevi. Ko tu dari ikdienā? Mana ikdiena pēdējā gada laikā ir mazliet pamainījusies, jo es esmu absolvējis universitāti, tā ka tur man ir atbrīvojies grafiks maz drusciņi. Tā ka varētu teikt, jā, es esmu marketinga speciālists, jau ar to papīru rokā, bet mana ikdiena ir darbs marketinga aģentūrā, Bronx Digital, šautauts viņiem. Ko tu vēl vēlētos zināt, godīgi sakot? Īsumā, cik mēs saprotam, tu arī esi Amerikā pastudējis? Jā. Kas ar to īsumā? Tur bija tā, ka savos, tā teikt, bērnības gados sāku spēlēt tenisu, tā lieta kļuva nopietnāka, un vienā momentā es atapos, ka es esmu Latvijas U16 un U18 numuru 1 Latvijā, un sapratu, labi, no šī tā te kaut kas var sanākt, un tad, pienāca tas laiks meklēt universitātes, un kamēr klasbiedri skatījās Latvijā, man bija tā privilēģija un iespēja skatīties ASV, jo tur piedāvāja šīs stipendijas spēlēt universitātes komandās. Un atradu foršu universitāti, aizbraucu uz turieni, spēlēju, mēs bijām 23. valstī. Tur bija tas periods, man liekas, tas bija aprīlis, kur mēs rakstījām eksāmenus ātrāk. Ja mēs bijām uzvarējuši konferences turnīru, mums vajadzēja gatavoties lielajam čempionātam, kur spēlēja 25 labākās komandas. Un tas bija pusotras mēnesis ar kaut kādiem 4 treniņiem dienā. Tu cēlies, tev ir tenis, tev ir stadions, tev ir svaru zāle, tad tu kaut kur tur pa vidam paēd un paguli, un tad atkal tenis vakarā. Un pa to pusotru mēnesi es biju savā dzīves labākajā formā, bet man absolūti ceļu un muguru neturēja līdzi, lai gan mums tur bija fizio, viss pārējais. Es katru rītu cēlos, dzēru 2 ibumetīnas, arī, lai es šņoru varētu sašņorēt. Un tad es pieņēmu to lēmumu, ka tas nebūs uz labu, jo mana veselība vienkārši degradējas. Plus arī ASV bija tāda lieta, vismaz tajā universitātē, kurā es biju, es nevarēju strādāt ārpus universitātes kampusa. Tātad, principā, es kā ārzemnieks varēja strādāt 2 vietās. Vai tā bija bibliotēka, vai mazgāt traukus. Un es sapratu, ka es negribu darīt nevienu no tiem, ja man ir iespēja darīt kaut ko citu, kas man tiešām patīk. Un es pieņēmu to grūto izvēli braukt atpakaļ. Tur bija arī dažādi citi faktori iesaistīti, bet es nevarētu būt laimīgāks par savu to izvēli, jo es tiešām atradu ļoti labu studiju programmu, atradu uzreiz arī darbu marketinga aģentūrā, un tur jau es strādāju jau 3. gadu. Jā, super. 3 gadus. Tā teikt, viss salikās pa plauktiņiem. Jā. Un tad ķersimies, tā teikt, vērsim pie ragiem. Kas tavuprāt ir mēdī pratība? Mēdī pratība, man liekas, tā ir tāda izpratne par to, ko tu dari šajā te mēdīju platformā vai mēdīju platformās, vai tā ir kaut kāda veida etiķete, vai tas ir vienkārši kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām tu vadies, lai ievērot šīs te gan drošības, gan privātumu politiku, varētu teikt. Jā, un par pirmo tēmu, vai tu zini, kas ir digitālais nospiedums? Tas ir tas footprints, jā, es esmu lietas kursā par to. Tūlīt pārbaudīsim, kādas ir tavas attiecības ar šo digitālo nospiedumu. Labi. Tātad es lasīšu visu tādus interesantākos drīzāk faktus, ko mēs atradām par tevi. Pāris jau no tiem gan tu pats minēji, taču cerams, ka tu izbaudīsi. Man likās, ka tu tūlīt uz ekrāna rādīs kaut kāds vecs mans video. Šo mēs izslēdzām šis tā skaņai, lai visās platformās klausītāji var uztvert pilnīgo informāciju.
Tātad, Dāvis Hugo, ja pilnajā vārdā Dāvis Hugo Alksnis, dzimis 2002. Gada 8. maijā. 2021. gadā ir bijis studēt ASV Dallasā, kur nostudēja 1 gadu. Tur nesatika Krista Porziņi, bet toties paspēja samaksāt $1200 par 35 minūtēm ASV slimnīcā. Pat ja ASV augstākās izglītības gaitas nepabeidza, 2025. gada vasarā pabeidzis mācības Rīgas Stradiņu universitātē. Māka ar balsi atdarināt Stiču, Gulfiju, Mārģu Simpsoni, Māraku Obamu, patīk arī slēpot, ir izoperēti gudrības zobi, 22 gados dabūjis savu pirmo mašīnu, apmeklējis Formulas 1 sacīks 2022. gadā Spilbergā, Austrijā, kā arī apmeklējis Kanzasu. Patīk tādas dziesmas kā My Life is a Highway, Where Are You Now un Es izjāju prūšu zemi, tātad diezgan plašs mūzikas gaume. Toties, ja tu vēlēsi aiziet ar Dāvu uz randiņu, tad tev jāpatīk grupai Instrumenti, kurai viņš ir liels fans un noteikti jāzina vārdi dziesmai Esmu gatavs apēst tevi. Un tad vēl pēdējais ir bijis piedāvājums bezmaksas Hibārī fotosesijai, es ceru, ka viņi pareizi izrunāja, kurai nepiekrita, taču ir bijis Denim Dream modelis. Kā tu šo komentētu? Kas bija? Es jūtos absolūti, tā kā, es nezinu, vai izģērbts vai kaut kā tam līdzīgi. Bet jā, tā ir informācija, ar kuru es esmu dalījies. Tur bija viena maza niansīta. Es esmu bijis Dallasā. Es studēju tādā mazā Kanzas pilsētiņā Makfersonā, kas patiesībā bija ļoti interesanti. Tā bija pilsētiņa ar kaut kādiem pāris tūkstošiem cilvēki pilnīgākajā nekurienes vidū. Tu pabrauc 5 minūtes ārpusē, tur ir Pfizer galvenā laboratorija, tur kreisajā pusē tur naftu pumpē. Liekas tāda, tur Kanzas lauki vispārējais, tur bija arī tādi lauki, bet tad tu redz, ka tam zemniekam viņam arī ir garāža, kur ir Lambo un Porsche, tā kā ļoti interesanti tur bija. Bet jā, tā noteikti ir, ko tu visu pateici. Tā absolūti nav kaut kāda informācija, kur es nelabprātīgi esmu dalījies. Un, manuprāt, jā, tas nav kaut kas tāds, nezinu, ko es arī slēpu no cilvēkiem, jo tā ir daļa no manas dzīves, tas ir tas, kas es esmu. Un, varbūt, ka tev ir kāds ieteikums, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas arī ir sociālajos medijos, ko likt un ko nelikt. Tātad, ko atstāt šajā digitālajā nospiedumā un ko labāk paturēt aiz? Es domāju, ka tam ir jābūt kaut kam tādam, par ko tu tiešām nekaunies, vai par to, ko tu nekaunētos nākamajā rītā pēc publicēšanas. Ka, zini, tu sarījies to drosmi, tur nopublicē kaut kādas, nezinu, bildi kaut vai no svaru zāles. Un, ja tu to iepublicē, cilvēki gan jau, būs dažādi viedokļi, un tur jābūt kaut kam tādam, par ko tu esi pietiekami pārliecināts, par ko tev nav kauns, un par kaut kas arī, par ko tu varētu uzklausīt konstruktīvu kritiku. Protams, internets ir ļoti, tā teikt, tā ir tik plaša vide, tur ir tik daudz cilvēku, tur ir tik daudz viedokļu. Publicējot savus video, man ir bijis tā, ka pirms pāris gadiem, es neatceros, kad tas bija, vai tas bija pagājuši gadu, es nofilmēju to video, kur uz Ādažu šosejas nosēdās tā lidmašīna. Un es nopublicēju šo te video, man tur rakstīja sadursmes pārējais, un es nopublicēju tos savos sociālos tīklos arī, sakot, ka man tiešām liels prieks, ka neviens nav cietis vispārējais. Un tad es saņēmu tur daudz dažādākos komentārus, tur, kā jūs bijāt tik mierīgi, bet tad bija tādi, kas man novēlēja citu scenāriju, nesakot, ka kaut kas būtu savainojies, vai kāpēc tu smaidi, tur varēja būt kaut kas cits. Un tad es domāju, kāpēc es nesmaidītu, nekas taču nenotika. Ja kaut kas būtu, tur ir tik daudz dažādi viedokļi un garastāvokļi arī, jo, tas bija skaļi. Es nebiju gaidījis, ka dzirdēs man krakšķi, bet jā, atgriežoties pie tā, ko teicu, ka ko publicēt, tur noteikti ir jābūt gatavam kritikai, jāuzklausa konstruktīva kritika, nevajag kaunēties par to un vajag tiešām, ja tas ir kaut kas tāds, par ko tu šaubies, tad tiešām varbūt padomā, vai tiešām tu gribētu to publicēt, lai visi to redz. Jo pat, ja tu to izdēsīs, pietiek kaut viens, nezinu, uztaisīs ekrānu šāviņu vai ierakstīs to, ko viņi redz ekrānā. Tā ka, jā. Labi, tad, lai šis saturs nonāktu līdz skatītājiem, mūsdienās, ticamāk, ir nepieciešams algoritms, kas to aiznestu.
Tāpēc tagad ķeramies pie nākamās sadaļas, kuru sauc viļņojošais karoks. Tātad būtībā, Dāvi, tev būs īkšķīts uz augšu, īkšķīts uz leju. Emīls to nolasīs 5 tātad apgalvojumus par algoritmu, un tev ir jānovērtē, vai šis apgalvojums tev tā kā patīk vai nepatīk, vai tas uzlabo tev ikdienu vai nē, tādā globālā mērogā. Jā, nu tad ķersimies ar Netflix, tu esi uz tu vai jūs? Es teiktu, pēdējā laikā es virzos vairāk uz tu, bet es laikam palikšu uz jūs. Jā, iespējams, Netflixā ir tāda sadaļa, ka tu noskaties kaut kādu konkrētu šovu vai filmu, ir because you watched, un tad tur uz tā žanra pamatā tev iesaka vēl kaut ko. Jā. Vai tev patīk šī funkcija? Jā, man patīk analizēt to, ko es skatos, ka man nav jāmeklē. Jā. Tā kā, jā. Jo Man jāatbild tikai ar īkšķīt, vai es Nē, drīkstu arī droši var vai multiski pakomentēt? un visādi. Jā. Tas ir īkšķis, tas ir noteikti īkšķis. Jā, man patīk, ka zin, ko es skatos, kaut ko piedāvā. Jā, man liekas, tā super funkcija, jo es esmu ļoti izvēlīgs tā kā, no žanra viedokļa, un tāpēc tā funkcija, man liekas, ir vienkārši super. Tāpēc ķeramies pie nākamā. Tu nolaiko vienu video, un no tā brīža visā tavā lapā ir līdzīgi video. Kā tas, ko tu nolaikoji. Tāds uz vidiņu uz augšu. Jā. Jo tajā momentā es domāju, labi, es redzēju to konkrēto vienu. Man tas patika. Es varbūt negribu redzēt tajā brīdī vairāk, ja man dod kaut kādu papildinošu informāciju. Jā, bet ja man rāda vienu un to pašu atkal, tad nevisai. Jā, man ar tā laikam viduvēja, jo es nezinu, pieņemsim kaut kādu ar ironiju saistīts video, viņš varbūt likās smieklīgs, bet ja tur atkal matās visi tie pārējie ārā, tad ar laiku sāk, man liekas, apnikt un, jā, kā tev Elīs? Es teiktu, man duāls sajūtas, man īkšķīts būt pa vidu, jo reizē, ja es esmu nolaikojis šo video, man viņš tiešām patīk, tad ir, protams, patīkam, bet, piemēram, man vienu momentu Instagram rīlos bija vienkārši cūku video. Tā kā reāli tā, ka man katrs otrais video ir vienkārši ar rodzā cūciņām, un es netiku prom. Un tā kā es nesūtīju, es neskatījos, es uzreiz tinu projām, bet viņas ir saglabājies vismaz kādus 2 mēnešus. Un tādā situācijā es gribu paskatīties kaut vai nedaudz daudzveidīgāku saturu, kvalitatīvāku saturu, bet man vienkārši cūku ferma. Tā kā, jā. Es uzreiz spiežu to not interested, bet man paiet kaut kāda diena, kamēr viņš pilnībā tur atjauninās. Bet jā, mazliet biedējošāk ir bijis manā pieredzē tas, ka es, piemēram, aizvedu sarunu, nezinu, tur mammu, tēti, draugiem par kaut ko, kaut kādu viesnīcu, nezinu, tērvetē. Un tad es vakarā scrolloju Instagram, un tad starp storijiem tur parādās reklāmas, tur parāda viesnīcu tērvetē. Vai tā ir sakritība, vai man noklausās, es nezinu, bet tas, par tiem postiem varbūt mazāk biedējuši, bet tas man mazliet biedē. Jā, par mikrofonu, man liekas, ir jau tāds pagājis, tā kā etaps, ka tas bezmaz vai ir skaidrs, ka tā ir, un ka mēs gribam atrast jaunas botas, tad mikrofonā visu laiku jāsaka bots, un tad varbūt kaut kas izmetīsies. Jā. Bet, jā, tajā pašā laikā es pat esmu sabijusies no tā, ka es, piemēram, ēdu kaut konkrētu batoniņu. Un tad nākamā dienā man Instagram sponsorēties reklāmās ir tieši tas batoniņš, ko es ēdu. Es domāju, tā kā kāds sakars. Kāpēc tā kā tas tāds nedaudz biedējošais faktiņš. Un tieši šitais bija šitais trešais apgalvojums, ko es gribēju jautāt, tāpēc kā tu vērtēši to, kad piedāvā šo reklāmu saturu, kas ir balstīts uz to, ko tu esi vai es nezinu, tu esi par to runājis ikdienā, vai tu esi tur citos interneta pārlūkos meklējis. Galīgi pēc pilnībā piekrīt. Man tas liekas bailīgi. Tā kā tevi novēro un tas, sāku šaubīties, ko es mājās pilnīgi daru. Bet, jā, nākamais, iekš Google Maps ir šie maršruti ieteikumi. Varbūt es pamanīju, kā tu vērtē tos, ka tev iesakot tur konkrēto maršrutu vai šo ātrāko un tam līdzīgi. Ar kājām, jā, ar mašīnu es gan vairāk izmantoju Veizu, bet es nezinu, īkšķis. Man liekas, tā ir navigācija. Es nezinu, ko es tur varētu pretargumentēt kaut kādam maršrutam, jo nezinu, ja braucot uz savu galvu, es varbūt nezinu, ka tur ir ieģeles pēkšņi uzliks, ka tur ir remontdarbi kaut kādi. Un tad es patērēju laiku meklējot jaunu maršrutu. Tā kā, jā.
Īkšķis, laikam. Jo pa veizu runājot, arī es esmu ievērojis, ka veizam ir, pieņemsim pēc skolas, kad es braucu mājās, ieeju veizā, un man viņš automātiski jau met ārā. Tu brauc mājās, un tas jau man arī sāk līties. Un pa veiz arī, jau tur sāk domāt, ko es un kā es. Un jā, un man liekas, ka tur ir tas iestatījums, ka ja tu startē no konkrētas lokācijas, kur tu esi nopirkojis, viņš veido, man liekas, to sasaisti, ka tu parasti no šīs vietas, tu parasti brauc uz mājām. Jā, man liekas, ka tā arī tas darbojas. Nu, vismaz manā pieredzē tas ir tā, kā tu saki, ka es iekāpu pēc darba mašīnā, un viņam, tu brauks mājās tagad? Bet, jā. Jā, vai tavuprāt, algoritmi vispār tā kopumā nesašaurinā redzesloku cilvēkam? Nu, tātad, piemēram, šī For You, jeb speciāli radītā algoritmu sadaļā TikTokā, un tas pats kaut vai šī ieteikuma Google mapos, vai tas kaut kādā veidā nerada tātad vairāk uz telefoniem balstīt dzīvi, un vai tiešām cilvēkam nerodas kaut kādas bloķēšana pret pārējo, kas notiek? Nu, man liekas, ka ja tu interesējies par kaut ko konkrētu, tad tas For You page, Discover page, kas ir Instagramā, man liekas, tas ir ļoti labi, jo tad tu meklē to, ko tu meklē, tev parāda to, ko tu gribi redzēt. Ja tu interesējies par kaut ko citu, nu, tai, man liekas, ka jābūt arī tavai iniciatīvai, ka tu gribi kaut ko citu paskatīties. Par tiem Google Maps ieteikumiem, nu jā, ja tu esi, piemēram, savās dzimtajās mājās, nu tad gan jau, ka tu tās takas visas pats zini, bet ja tu, piemēram, esi ārzemēs, kā es, piemēram, daru, kad es Barcelonā biju pavasarī, es izdomāju, kur es gribu aizskriet, un es vienkārši aptuveni skrēju tajā virzienā. Kaut kādas šķērsielas vispārējais, es vienkārši zināju, kur man ir jānonāk, un es ik pa laikam vienkārši paskatījos Google Maps, kur es esmu nonācis un kā man varbūt vajadzētu. Vienkārši mazāk skatoties telefonā, un es tik forši izskrēju to pilsētu. Un, jā, manuprāt, ir svarīgi pacelt acis no telefona, bet arī, ja tu tiešām par kaut ko interesējies, tad es domāju, ka tas palīdz. Jā, un varbūt, ka ir bijusi kāda konkrēta reize, kad tev ir pienākuši šī apjausma vai nojausma vismaz par to, ka algoritmi nav tikai tehnisks rīks un ka tas ietekmē to, kā mēs šobrīd, piemēram, runājam par tiem un visi minēti iepriekš argumenti. Tā kā varbūt ir bijis kāds signāls, kur tev ir likuši algoritmi paši par sevi aizdomāties. Tagad tu man lika aizdomāties. Grūti tev atbildēt, godīgi sakot. Nu, te būs tāda garāka pauze. Nē, viss kārtībā. Nezinu, varbūt var pieminēt kaut kādus savus piemērus, es tad varbūt iedomāšos. Nu, piemēram, tad, kad es reāli skatos it īpaši par kaut kādām, nezinu, vēlēšanu kampaņām un tādām lietām, vai arī par vispārēju ietekmēšanu, es teiktu, tad tas, kā cilvēki rosina šo algoritmu kaut vai ar ragebaitu, clickbaitu palīdzību, lai tā kā varbūt ietekmētu to sabiedrību un izveidot viņu algoritmu tikai vienpusēju. Tas būtu tas mans. Nu, es, piemēram, speciāli dažkārt mēģinu dažādot savu saturu. Visās jomās. Nu, tā, lai man nav, piemēram, tikai, nezinu, par matgriezumiem TikToks vai lai man nebūtu tikai par kaut kādu konkrētu vienu notikumu, vienu pasākumu vai kaut ko citu, tad es dažkārt speciāli šķirpā arī varbūt par to, kas man interesētu, lai man būtu tas pilnvērtīgais skatījums uz visu. Tā. Bet nekas, ja tev šādi momenti nav bijis, un tas ir pilnīgi ok. Jā, godīgi sakot, man nenāk tāds uz sitienu prātā. Es zinu, ka ir 11:30 jau, bet man šito kaut kā man nenāk prātā vairāk. Viss kārtībā. Es domāju, ir viena lieta, kas varbūt interesētu varbūt topošajiem satura veidotājiem. Varbūt tu esi atkodis šo algoritmu, kā tas strādā, piemēram, kurā dienas laikā jāpublicē saturs, kā palīdz komentāri vai šie reposti. Un, jā. Nu, es pēc tādas savas pieredzes vadoties, es tiešām domāju par to, ko cilvēks grib redzēt un kad viņš ko grib redzēt.
ir tā, ka es piekopju to, ka es domāju, kad cilvēki darbā varbūt sāk sēdēt telefonā, kas ir ap pulkstens, pus 5, kad pēdējā pusstundiņa palikusi, es paskrološu tur bišķiņu. Tā ka jā, tas laiks noteikti ir vai nu tad, kad cilvēki ir nesen ieradušies mājās, iekāpuši savās mājas čībās un treniņbiksēs, iegāzušies dīvānā, paskrolēs pirms tur vakariņas tājas. Ap to laiku es publicēju, jo tas pirmais uzrāviens, kas ir tavam video, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Man, protams, ir bijuši tādi gadījumi, kur es nopublicēju video kaut kad martā, un tad aprīļa beigās viņš savāca 2 miljonus skatījumu. Tā kā viņam bija kaut kā 10 000, un tad uz aprīļa beigām viņam jau bija 2 miljoni par kaut kādām pāris dienu laikā. Bet jā, tas laiks noteikti ir svarīgs, jo tas ir tas, kad cilvēki ir online. Un es nezinu, kā citi satura veidotāji dara, bet es tiešām paskatos, kurā laikā mani sekotāji ir tā kā visaktīvākie, kad viņi ir online. Laiks vakarpus. Man, piemēram, ir čoms, kurš publicēja 8 no rīta. Viņam tie video ļoti labi aiziet, dienas garumā viņš savāc. Ja es nopublicēju 8 no rīta, es nesavākšu vairāk par, 3000 skatījumiem. Ja es nopublicēju vakarā, man aiziet krietni labāk, es jau līdz gulētiešanas laikam varbūt jau būšu savāc 10 000 skatījumus tā nākamo dienu. Jau aiziet krietni vairāk. Man šķiet, ka šis ir tāds labs secinājums par to, ka, ja kāds vēlas publicēt saturu un iegūt arī skatījumus, tikai publicēt, tad vienkārši skatīties uz savu personalizēto, tātad šo izstrādāto katrai platformai ieteikumus un statistikas par saviem skatītājiem. Principā pašam izjust un pat nevajag, cik saprotams, googlēt, apmēram kā palikt populāram. Tāpēc, to arī var darīt, jo ieteikumi ir labi, bet tiešām tie analītiskie dati, kas ir pieejami katram profilā, pat ja tu neesi satura veidotājs, tas ir tiešām ļoti, ļoti labi, un cilvēki arī tur paskatās, cik ilgi viņi skatās to video, kurā brīdī viņi pazaudē to uzmanību, un visi šie te rādītāji, tas nav tikai par to, cikos tu nopublicē, tiešām jāpadomā par to, vai tu pats skatītos to video, vai tev pašam tas bija interesanti. Jo ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu izbaudi to procesu, jo tad cilvēki to arī redzēs, ka tev acīs ir kaut kāda deksme. Tajā brīdī, kad ka tev tur spiež kāds, piemēram, taisīt TikTok dēļ, tas būs ļoti, ļoti nolasāms, ka tu negribi to darīt. Tāpēc, vienkārši jātais tas, kas pašam patīk, ko pats gribētu skatīties, jo tad cilvēki arī atradīsies. Un, Super. Man šķiet, ka šis ir noderīgi, taču vēl viena noderīga lieta mūsdienās ir tātad šī dezinformācija, viltus ziņas, misinformācija. Un šo sadaļu mums sauc Tik vēls vien zina, kas par informāciju. Un Emīls tad nolasīs, bet pastāstīs tev ziņu, un tev ir jāpasaka, kā tev šķiet, vai tā ir īsta vai nav. Tas būs kaut kāds ziņu ieraksts? Vai? Jā, tas ir bijis publicēts ārzemju mēdījos, un ja tā ir viltu ziņa, tev ir jāpasaka, pēc kā tu atkodi, ka tā ir viltu ziņa. Dzerot džinu un toniku, tas var pātrināt tavu vielmaiņu, balstoties uz pētījumiem Siguldas universitātē. Siguldas universitātē? Siguldas universitātē. Džinu tonika. Nē, es zinu to, ka džintonikā ir vismazāk tas cukurs, bet vai tas man liekas, ka tas ir aplam, ka tas nav pa īstam. Labi. Un, tā ir viltu ziņa, bet vairāk to viltu ziņu var atkost no Siguldas universitātes. Es pats esmu siguldietis. Un tur nav universitātes. Tur nav universitātes. Tur galīgi nav universitātes. Es par to pirmo daļu sāku domāt, bet arī tu pateici Siguldas universitāte, tāds, es kaut ko palieku garām. Nav mums vēl tāda. jā, ok. Jā, tu esi atkodis, super. Jā, un varbūt var padalīties, kā tu parasti pārbaudi, vai ziņa ir patiesa. Varbūt tev ir kāds ieteikums. Ir tādi uzticamie mēdīji, es varbūt nesaukšu, tieši, bet paskatīties, vai tiešām šī informācija arī atkārtojas tiešām. Un ja tāda atkārtojas, tad var sākt domāt, ka tas tā ir, bet tikpat labi tā var būt ķēdes reakcija uz tukšām runām, bet, es nezinu, kaut kā
kaut kā jāpašķetina tās lietas. Ir varbūt tieši tas virsraksts, kas ir Siguldas universitāte, kur tā atrodas. Tad, piemēram, tu tikko izgāji uz faktu pārbaudi. Man liekas, tas jau ir diezgan. Labi, šobrīd mēs visi zinām, ka Siguldā nav universitātes. Bet, piemēram, ja nezinātu, tad gan jau vienkārši ierakstīt, paskatīties, vai šāds fakts vispār varētu būt iespējams. Labi. Kādas tev attiecības ar ārstiem? Ļoti forši. Man ir ļoti bijuši labi ārsti. Es zinu, ka es savos sociālos tīklos jokoju par zobārstiem, ka viņi tur ak, Dievs, tur nāk ar zāģi virsū, tūlīt rauz visu zobus ārā, viss sāpēs. Bet es tos video taisu ar domu, ja tu diegos un tīrīs zobus, tev nebūs šāda situācija ar ārstiem. Viss ir bijis vienmēr pozitīvi. Aiziet nākamā sadaļa, TikTok ārsts. Tātad es tev nolasīšu 5 apgalvojumus, tu uz pirkstiem skaiti, kurš atbilst tev. Un tad rezultātā noskaidrosim, vai TikTok ārsts tev var kaut ko piešķirt. Tad varbūt tev būs kāda diagnoze. Ak, vai? Par brīvu. Tad sāksim TikTok ārstu praksi. Tā tad pirmais apgalvojums, man nav laika izjūtas. Otrais apgalvojums. Es nereti overtinkoju un par daudz domāju. Es izjūtu dažreiz pārāk stipras emocijas. Es mēdzu prokrastinēt. Dažkārt mēdzu aizmirst lietas, jeb man ir nelielas atmiņas problēmas. Cilvēcīgi. Tev viss 5 salīs? Man ir pilnīgi viss 5. Super, tad tev ir... Tā Dāvim ir 3, tas jau ir tur stipri jāpārbaudās. Varbūt vēl citā TikTok ārstam jāpajautā. Bet Elīs, tev laikam ir ADHD, jeb UDHS, ņemot vērā TikTok ārsta šos pētījumus. Jeb šīs uzmanības problēmas. Un tātad TikTokā ir minēti šādi 5, vienā no entajiem video ir minēti šādi 5 apgalvojumi. Un, ja tev šie 5 ir, tev pilnīgi noteikti ir ADHD. Un es šķiru tālāk šos video, un visi ir, plus mīnus, ja tev reizēm sāp acis, kreisais kaktiņš, vai ja tu no rītiem bez maz vai no gultas izkāp ar tādu un tādu kāju. Un tātad šī lielā tēma ir pašdiagnosticēšanās. Tāpēc uzreiz jautājums ir tev, vai tu kādreiz esi iegooglējis kādu simptomu? Jā, noteikti. Nē, tas ir bijis tādos brīžos, kad, varbūt tas nav tik akūti. Ja man, es nevaru tur piecelties no gultas, es saprotu, šitai stabili jābūt kaut kādai gripai vai covidam, tur nav variantu, es vienkārši jūtos tik slikti, ka, man vienkārši ir jābrauc pie ārsta, tur bez variantiem nav, bet ja man, tur sāp kaut kāds kājai muskulis, tad es googlēju, es paskatos, kāpēc var sāpēt tas kājas muskulis, vai tā ir saite, vai tā ir cīpsla, kā tas varēja rasties. Un tad kaut kāds varbūt par fizioterapiju, vairāk to līniju lietas, bet kaut kādu sev diagnozi, vai tur man ir tas pats ADHD, tam līdzīgi. Es esmu par to aizdomājis, bet es sev absolūti neuzlieku sev to diagnozi, jo es neesmu speciālists, es vienkārši civiliedzīvotājs. Jā, tātad ieteikums klausītājiem tomēr vērsties pie parastajiem ārstiem, tiem, kas ir ieguvuši izglītību. Ne pilnībā uzticēties, var kaut ko pameklēt, bet tikai tad, ja tas nerada kaut kādu veidu stresu, bet vienkārši tīri intereses pēc. Jā, jo bieži vien gadījumi, kad jaunieši nostās šos pašdiagnosticējošos TikTok video, un viņi tur ir konstatējuši, ka viņiem it kā ir depresija, un tad viņi dodas pie attiecīgā ārsta, un viņš bez mazliet pasaka, ka tev vēl tālu līdz depresijai ir, un tad rodas šie daudzie starpgadījumi, tāpēc neklausiet TikTok ārstus. Tas ir tā baigi, man liekas, lekt līdz kaut kādiem pieņēmumiem, ka tu tiešām varbūt neesi iedziņējies, ka varbūt tā ir novēršama problēma, un ja tā tiešām nav, tad to var ar speciālistu palīdzību. Tā ka es tikai rosinu aiziet parunāties pie tiešām kvalificēta cilvēka pirms
izdara par sevi secinājumus un varbūt, nezinu, sevi kaut kā sev pārmest par to, ka tu jūties tā, kā tu jūties. Un, jā, man liekas, speciālisti ir speciālisti ar iemeslu. Jā, tieši tā, klausiet, Dāvi. Un kur gan šos ārstus atrast, ja tā vienkārši tik neizdodas, tad varbūt varam ņemt talkā reklāmas. Tāpēc ķeramies pie nākamā segmenta, jeb maska nost, jāiet kost. Tātad cietie rieksti, jeb maskētās reklāmas būs konkrētāk apakštēma. Aha. Un tev mēs dosim nākamo uzdevumu, paskaidrošu noteikumus un došu tev priekšmetu. Lūdzu, ķemme. Labi. Tātad tev būs minūte laika un bez domāšanas, tādā pilnīgā freestyle elementā, tev ir jācenšas noreklamēt šī ķemme. Bet nepasakot, ka tā ir ķemme, vai es vienkārši varu? Nē, tu vari droši teikt, ka tā ir ķemme. Bet tev ir jāsaka viss iespējamais, lai cilvēks viņu gribētu nopirkt. Aha. Tu droši vari skatīties kamerā un runāt ar klausītājiem un censties viņam pārdot šo burvīgo ķēmi. Labi, varam pamēģināt. Es ieņemšu pat tādu. Droši saki, ka tu esi gatavs, un es uzņemšu laiku. Ok, cik man bija laiks? Minūte. Minūte. Jā. Labi. Tā. Reklāma aģentūrā man vajadzētu zināt, kā šo te noreklamēt. Mēs nepārbaudam tavas prasmes, mēs pārbaudam tavu reakciju. Tātad 3, 2, 1. Vai tu kādreiz esi domājis par to, kā tu ierodies darbā, kā cilvēki tevi redz? Protams, tu varētu teikt, es izkāpu no gultas ar labo kāju, es izkāpu no gultas ar kreiso kāju, bet vai tu izkāpi no gultas ar nesaķemētiem matiem? Ierodoties darbā, tu pa ceļam arī redzēsi cilvēkus, kas ir saķemmējušies, kas nav saķemmējušies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu parādi sevi no savas labākās puses. Iegādājies šo te ķemi, un tevi gan darbā, gan uz ielas novērtēs kā saķemmētu un zolīdu cilvēku. Šī matu ķeme ir pieejama ar plasmasas un ar gumijas rokturīti, lai tev būtu labāks satvēriens un tu varētu kārtīgāk savus matus izķemmēt, pat ja tu esi piecēlies no rīta kā viena liela pinka. Super, fantastiski, Dāvi. Fantastiski. Es pērku, paldies, es pērku. Apbūri mūs. Jā, un atkal jautājums varbūt tāds, kā tu domā? Dažkārt influenceri nenorāda, ka tā ir reklāma vai slēp šo reklāmas saturu. Kā tev šķiet, kāpēc viņi tā varētu darīt? Un vai tev pašam tas tā kā patīk vai nav nekādas nostājas šajā jautājumā? Nu, ir tā, ka es varu saprast, kāpēc tu gribi paslēpt, tāpēc, ka ja skatītājs redz, ka tā ir reklāma, protams, ka šķirs tālāk, un tas ietekmē kaut kādus rezultātus. Es esmu savā saturā sapratis, ka tad, kad es veidoju sadarbības video, vai tas ir reklāmas video, es šo te reklāmu lieku pa vidu. Tā, ka, ja cilvēks skatās, ir kaut kāds konteksts, kā nonāk līdz tai reklāmai. Protams, ir kaut kādi video, kurus es uzreiz saku, jā, ka tā ir reklāma. Tam līdzīgi, protams, ka tie video uzreiz sliktāk performē, var būt tās. Bet jā, tas varbūt uzreiz satura veidotājiem tādu baili iedod, jo ja tas video tas sniegums nav tik labs, ka varbūt klientam vai uzņēmumam ir tāds, kāpēc, nezinu, mēs tur maksājam tādu un tādu honorāru, ja rezultāti ir tādi un tādi. Latvijā, protams, ir šī te prakse, ka satura veidotājs var nosaukt savu ciparu, par kuru viņš sastrādāsies. Savukārt citās valstīs, kā piemēram Amerikā, kad es veidoju saturu angliski, man nāca sadarbības piedāvājumi no uzņēmumiem, kas teica, tas līgums bija tāds, par tik un tik skatījumiem mēs tev samaksāsim tik un tik, bet par, nezinu, tur x2 skatījumiem mēs tev samaksāsim attiecīgo summu. Principā par tavs rezultāts ietekmēs to, cik tu saņemsi. Latvijā, man liekas, ka šāda te praksa, man liekas, ir ļoti reti, man liekas, vai pat vispār nepiekopja. Un Latvijā, ja es nemaldos, atbildīgi par šiem norādījumiem ir patērētāju tiesību un aizsardzības centrs. Un viņi dažkārt tātad meklē šos influencerus, kuri varētu nebūt ielikuši kādu tēmturi
attiecīgajā sadarbībā, vai kāda vēl ir tēma, tur pēkšņi aizmirs. Hashtag apmaksāts saturs, hashtag reklāma. Super. Jā. Tikko parādīja, ka zini. Paldies, malcis. Jā. Bet, un tā tad, ja nav likti šie tēmi, tur ir hashtagi, tad var piespriest naudas sodiņas. Pirms pāris gadiem arī bija Adrienai Miglānei un kam tur vēl. Bet, neatcerēšos. Atkal, ja jūs liekat šo saturu, kas ir apmaksāts, tad lūdzu, dārgie klausītāji, norādiet citādāk, jūs vēl varat ieiet mīnusos. Taču par šo arī viss un ķeramies pie džimbas skolas. Vai tu zini, kas ir džimbas skola? Dzirdēts ļoti, bet nepateikšu, kas tas bija. Jo man matemātikas skolotājiem bija iesaukt džimbīs, laikam. Tāpēc man uzreiz tāda asociācija ir. Bet lūdzu pastāstāt, kas ir džimbas skola? Šis varbūt vairāk par džimbas skolu, to izdarīs mūsu kolēģis Andris citā epizodē. Jo tā, ka mēs domājām šos nosaukumus sadaļām, tad viņš par visu var gribēt džimbas skolu, jo tas esot kaut kas, kur esot skolā bijis jābrauc un kur džimba esot mācījusi, tā nedari. Tā kā man nav šāda pieredze bijusi un Emīlam šāda pieredze arī nav bijusi. Taču Andris un Liene noteikti kādu citreiz pastāstīs. Taču uzliekam uzvaru nē, taču uzsvaru uz šiem vārdiem lūdzu tā nedari. Un mediju kontekstā tas būtu par naida runu. Un atkal tev būs tātad piemēri, un tad, kad šis piemērs tiek nolasīts ar tātad naida komentāru, tev būtu jāpasaka, kā tu atbildētu. Nu, tāds pirmais. Kā tu atbildētu, jā. Nu, pirmkārt, es gribētu uzreiz pateikt, ka, ja man ir kaut kāda naida komentāra, es viņus nedzēšu ārā, es tos nedzēšu ārā. Es, principā, neatbildu. Es netērēju tam vienkārši laiku, un es domāju, ka arī daudz citu satura veidotāji tam nepatērēja laiku. Bet labi, ja man ir jāatbild kaut kas, es pieļauju, ka tāpat izlasot viņus, galvā pastāv tā kaut doma, ko tu gribētu atbildēt, bet tagad minēji, daudz to vienkārši nedara, jo nav jēga tam tērēt šo laiku. Tāpēc... ir kaut kāda balstiņa, kas pasaka kaut kādu to it kā verbālo atbildi, bet tas paliek tikai galā. Jā. Tāpēc pirmais. Es zinu, kur tu dzīvo, uzmanies no manis. Šitādi es esmu saņēmis. Es vēl saņēmu, es kaut kad, man liekas, es skrēju krosiņu tajā dienā un es uztaisīju to TikTok tiešraidi vakarā, un tad cilvēki tur teica, es tev redzēju tādās un tādās drēbēs, vai tu gribētu, un šis ir pilnīgi nopietni, vai tu gribētu tikt apglabāts tajos un tajos kapos, kuriem es netālu dzīvoju. Vai. Un, uzmanies no manis, tas, es pat godīgi sakot, tā kā es neesmu atbildējis, es pat nezinu, ko teikt, bet uzmanies no manis, kas ir tev elpas mirdi? Tas būtu vienīgi. Labi, otrais. Uz pasaules nav citu tādu cilvēku, ar to es domāju tik neattīstīti. Es kaut... Vēlreiz lūdzu nolas. Uz pasaules nav citu tādu cilvēku. Ar to es domāju tik neattīstīti. Tad tu domā, ka es esmu unikāls. Jā. Okay. Jā, tā būtu mana atbilde. Tā ir ļoti laba atbilde, jā. Un tad pēdējais? Šī cringy jaunā paudze. Viņa smieka man tāda zem kāda... Īkšķi. Es atbildētu ar īkšķi. Es esmu saņēmis zem video, kur es kaut kādu tur jokus tur taisu, tam līdzīgi. Man tiešām tur labi tas video aizgāja, cilvēki ļoti labi arī atsaucās, bet tad kaut kāda, es nezinu, Jolanta es nezinu, no kurienes, bet, var redzēt, tiešām, ka viņi ierakstīja līdzīgu komentāru, ak, Dievs, cik jēls joks, tam līdzīgi, man šis nepatīk, un tad es redzēju zem kaut kādu citu saturu veidā, jūs esat ģeniāls, un tam līdzīgi, pilnīgi uz jūs. Un es vienkārši saku, tas bija subjektīvs joks, ja tev nepatīk,
paldies par savu atsauksmi. Droši lietas ar to, ka tev neinteresē mans saturs, bet tas ir tas, ko es šeit publicēju. Un, jā. Jā. Varbūt, ka tiešām tad secinājums varētu būt tāds, ka no tavas puses vismaz labāk neatbildēt. Lai tā tad, jo dažkārt arī man šķiet cilvēki neaizdomājas par to, ka mēs jau arī tam otram cilvēkam pēc tam uzklūpam virsū. Un pat, ja tas dažkārt šī komentāru daudzveidībā varbūt pat veicina skatījums, tad apdomāt un pārdomāt par to, lai mēs nekļūtu, kā saka, tādā pašā krāsā. Jā, nē, vispār par naidu komentāriem. Tā ir lieta, man liekas, ka katrā šajā TikTok vai Instagram komunā, kur pa valstīm tieši runāja. Un latviešu tādu naidu komentāru, manā pieredzē man tiešām ir bijuši tādi, maz, bet es esmu redzējis kaut kādiem paziņām, ko viņiem komentē. Un tu nevari neizjust tādu, interesi, kāpēc cilvēks to ir rakstījis. Kāpēc viņš novēla cilvēkam sliktu dienu 1:00 pēcpusdienā redzot video vai kaut kādu pārlieku kritizējot cilvēku. Mēs katrs esam unikāli un tāpat arī šie komentētāji, kas izvēlas slēpties aiz anonīmas profilu bildes vai tieši otrādi, ka lepni ielikt tur savu bildi un visus komentāros kritizēt. Es domāju, ka es neredzu īsti tam jēgu. Ja es saprotu konstruktīvu kritiku, bet kādu nosaukt par neattīstītu, man tas liekas, kāpēc? Kā tieši tev tas uzlabo dienu, nosaucot kādu par neattīstītu? Tu gribi būt pārāks, uztais labāku video vai labāku joku uzraksti. Kaut kā tā. Man liekas, tu ideāli noklāji visus mums sagatavotos jautājumus tieši sakarā ar naidu, un tāpēc, domāju, mēs varam lēnām doties tajā finiša spurtā. Un varbūt tāds viens novēlējums, ieteikums skatītājiem saistībā ar mediju pratību. Kā būt viņiem mediju prātīgākiem? Varētu to tā saukt. Mediju prātīgākiem? Man liekas, ka visas šī ieraksta laikā mēs visi esam apsprieduši, kas mums šķiet ok, kas netik ļoti, bet noteikti mediju prātīgākiem palīdz būt tas, ka tu apdomā, vai tu tiešām gribi, lai cilvēki to redz, ka tu esi gatavs saņemt to konstruktīvo vai nekonstruktīvo kritiku. Tev var sanākt, tev var nesanākt, bet es tiešām pamudinātu cilvēkus taisīt saturu, taisīt kvalitatīvu foršu saturu, pārdomātu, pat ja tev nav, tur krūtākais telefons, tiešām labs apgaismojums var ļoti daudz ko izglābt. Bet, jā, tiešām, pārdomājiet, ko jūs sakat, kā jūs sakat, ko jūs rādat, ko jūs, paužat par sevi, līdzīgi kā ar kredītkarti. Nevajag dot visiem to PIN kodu uz savu dzīvi. Un man liekas, kā lai to apkopotu, vienkārši padomājiet divreiz, ko jūs publicējat. Es tā varētu to vienkārši nosaukt. Jā, ļoti jauki. Paldies tev liels, un es domāju, ka tiešām katram noderētu kaut viens tas ieteikums no daudziem, ko tu minēji, lai neiekristu, tā teiktā, mediju slazdā. Taču ar to arī mūsu šīs dienas epizode ir beigusies. Paldies tev, Dāv, ka piekriti un veltīji mums savu laiku, jo ieraksts notiek svētdienā. Viss kārtībā. Man laiks ir, vēl līdz formulē ir laiks. Mums ir tas pats. Bet nē, liels paldies, ka uzaicinājāt. Man liekas, ka ir tiešām ļoti, ļoti forši, ka jūs par šādām lietām runājat, jo sociālmedija tagad ir katram ikdiena, un tā ir ļoti aktuāla lieta, ka sociālmedija jau lēnām un straumēšana pārņem pārsit televīziju un tam līdzīgi, tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par etiķeti, par ētiku, un tiešām paldies jums par to, ko jūs darat, un arī jums, cienījamie skatītāji, paldies, ka pievienojāties uz šo epizodi. Es ceru, ka es nesastāstīju pilnīgākās muļķības, bet, gribu novēlēt visiem priecīgus svētkus un
lai visiem izdevies jaunais gads un ievērosim tad draudzīgu etiķeti. Ne tikai vienam ar otru fiziski, bet arī sociālo tīklu vidē, lai viss tīrāk. Super, un tev tāpat. Paldies! Un ko, tiekamies nākamajās epizodēs. Kā arī sekojat līdzi mūsu citiem sociālo tīklu profiliem. @mediju pratība. Čau!